Darbu atsāk Saktas ziedu tirgus. Vasaras vidū uzsāktiem būvniecības darbi pabeigti un tirgotāji var turpināt darbu jaunos stikla paviljonos. Bet vai ziedu pārdevēji ir apmierināti ar jaunajām telpām? To skaidroja Kristīna Ozolniece. Saktas ziedu tirgus 30 gadu laikā kļūst par Rīgas atpazīstamības zīmi. Par nopietnu rekonstrukcijas darbu nepieciešamību tirgotāji runāja jau gadiem, un tagad vecās telpas salīdzina ar Šanhajas graustiem. Galvenais, kad ir ūdens, kad mēs ļoti mocījāmies ar tiem ūdeņiem un mums nebija kur īpaši, ne rokas nomazgāt, neko, jā, un skraidījām tur visur, kur var, un tā, vai ved atkal no mājām. Salīdzinot ar veco Saktu, mums bija grauds, salipināts, visi jumts, sieni. Mēs katru ziemu kaut ko lipinājām klāt, jo bija augsts, grīdas bija sapūšas, atkal lipinājām jaunas, vai ne? Iekšā ieiet nevarēja, bija vienkārši pretīgi, bija uz darbu gāja tā kā uz tādu, šausmu. Līdz šim Saktas ziedi tik glabāt ļoti nepiemērotos apstākļos. Pirms 14 gadiem būvētās auduma teltis bija jau vairāk kārt lāpītas. Nebija ne siltā, ne karstā ūdens, ne kondicionēšanas, ne siltuma apgādes iespēja. Nebija arī kanalizācijas noteku sistēma. Tagad viss esot mainījies. Projekta autors arhitekts Arvīds Līkops skaidro, ka paviljoni plānoti maksimāli ērti cilvēkam un pielāgojami ziediem. Pirmkārt ir komunikācijas, ir inženieru komunikācijas, ir ūdens, ir siltais ūdens, ir kondicionēšana, ir apkure. Gal galā ir hermetiski noslēgta telpa, kuru var tomēr klimatu paregulēt. Un stikli ir ar speciālu pārklājumu, kas tieši vasarā atstaro enerģiju, gaismu laiž cauri, bet karstumu daļai aiztur. Tomēr līdzās nosauktajiem plusiem tirgotāji jau pirmajās dienās pamanījuši arī jauno telpu trūkumus. Mīnus ir tāda, ka viņi tiešām varēja būt platāk. Tas pusmetrs, kas sākumā bija ieplānots 2,5 metru katra tirdzniecības vieta, viņām noņēma nost to pusmetru un līdz ar to 24 vietu vietā tapa 30. Varbūt drusciņi varēja būt gaisma spilgtāka, varbūt. Bažas sagādā arī divkārt paaugstinātā nomas maksa un apsaimniekošanas izmaksas, kopumā aptuveni 300 latu, kam klāt nāks arī komunālie maksājumi. Mēs baidāmies par to īres maksu, kā mums ies, jo īres maksa ļoti augsta, jā. Protams, mēs centīsimies, mēs arī negribam cenas celt ziediem. Kamēr garām gājēji priecājas par jauno būvi, Rīgas doma nolēmusi turpināt labiekārtošanu un paplašināt autovadītājiem pieejamo stāvvietu skaitu. Iela ir pietiekoši šaura un pietiekoši ierobežota, un plus pretī ir valsts kancelēra ministra kabineta. Tas nozīmē, ka daudz ko izdomāt nevar, bet vismaz kādas 5-6 vietas, skatoties, tas sitienu mazliet pārvietoja tālāk gan taksistus, gan pieturu vietu, un par to mēs domājam. Saktas ziedu tirgus pārbūve izmaksājas vairāk kā 736 000 latu. Jaunajā Saktas ziedu tirgū tiks nodrošināts darba vietas aptuveni 120 cilvēkiem. Kristīna Ozolniece, Aivars Baltmanis, LNT. Tikmēr Arizonā